Kādā mierīgā vakarā uz mazas ielas kādas mājas priekšā piegādāja lielu kasti. Jānis, zinot, kā ir zēns, kuram ļoti patika pārsteigums, steidzās to aplūkot. Viņš jau ilgi ar nepacietību bija gaidījis šo kasti. Blakus stāvēja viņa mamma, tētis un pūkainais kaķis Joko. Joko paostīja kasti un brīnījās, kas gan tur varētu būt iekšā. Jānis atvēra kasti un iekšā viņš atrada mazu spīdīgu robotu ar kvadrātveida oranžu pogu. Puisītis piespieda pogu un robots ar priecīgu skaņu bip pēkšņi pamodās. Sveiks, mani sauc Bips. Kur es esmu un kas esi tu? Jānis pasmaidīja. Es esmu Jānis. Tu esi manās mājās un varēsi dzīvot manā istabā. Tu būsi mans robotu draugs. Jānis priecīgi iesaucās un apķēra mazo Bipu. Bips paskatījās uz Jānu ar lielām izbrīnītām acīm un ar prieku atbildēja Bip. Kad Jānis veda Bipu uz savu istabu, Bipa acis iemirdzējās no sajūsmas. Istabā bija tik daudz rotaļlietu. Kluči, mašīnītes, grāmatas un mīkstās rotaļlietas bija izkaisīts pa visu grīdu kā īsts krāsains tornado. Bip! Vau, cik daudz interesantu lietu! Bips iesaucās un satvēra rotaļu mašīnīti, ripinot to pa grīdu. Tad viņš paņēma kluču torni un priecīgi izjauca to gabaliņos. Pēkšņi viņš apstājās, pagriezās pret Jāni un samiedz acis. Jāni, vai zeķei jābūt tur? Visām šīm mantām vai tām ir sava vietā? Jānis paskatījās apkārt un iesmējās. Ak, nē, tev ir taisnība, es vienkārši nepagūvu visu sakārtot. Bet mēs vienmēr pirms gulētiešanas visu noliekam savās vietās. Mēs varam pamēģināt sakārtot kopā. Viņi sāka kārtot istabu, bet Bips ātri apjuka. Viņš nezināja, kur likt lietas. Viņš mēģināja likt zeķes uz plaukta, grāmatas rotaļlietu kastē, un vienu grāmatu viņš pat ielika veļas mašīnā, domādams, ka tā ir grāmatu kaste. Bet pēkšņi veļas mašīna sāk piepildīties ar ūdeni, un grāmatu kļūst slapja. Bipa poga skumji iepīkstējās Bip, un viņš noskatījās uz slapjo grāmatu, jūtoties ļoti, ļoti bēdīgi. Ak, nē! Es nevaru neko pareizi izdarīt. Viņš skumīgi noteica, nolaižot galvu. Redzot, cik noskums ir viņa jaunais draugs, Jānis piegāja pie Bipa un uzlika roku uz viņa metāliskā pleca. Hei, Bipa, neskumsti. Man mamma vienmēr saka, kad es jūtos slikti, ir svarīgi sev pateikt kaut ko labu. Un mēģināt vēlreiz. Bips paskatījās uz augšu cerīgi. Kaut ko labu. Kaut ko labu? Jānis pasmaidīja. Jā, saki kopā ar mani. Un viņi abi kopā sacīja. Ja kaut kas nesanāk ar pirmo reizi, es varu mēģināt atkal. Es esmu gudrs, es esmu stiprs, un viss, ko es daru, man labi izdodas. Bipa poga šoreiz iepīkstējās jau ar priecīgāku Bipu, kad viņš atkārtoja katru frāzi. Ja kaut kas nesanāk ar pirmo reizi, es varu mēģināt atkal. Es esmu gudrs, es esmu stiprs, un viss, ko es daru, man labi izdodas. Bips jau jutās labāk. Viņš vēlreiz atkārtoja frāzes un jautāja, vai mēs varam mēģināt uzkopt istabu vēlreiz? Protams, Jānis atbildēja. Tajā brīdī mamma ienāca istabā. Viņa pasmaidīja, redzot, kā abi draugi strādā kopā. Izskatās, ka mūsu mazajam palīgam vajadzīga neliela palīdzība. Mamma pacēla krēklu un parādīja Bipam, kā to rūpīgi salocīt. Vispirms izliekam to taisni, tad salokam piedruknes un visbeidzot salokam pa vidu kā mazu apskāvienu. Bips uzmanīgi vēroja un tad izmēģināja salocīt mazu zeķīti. Viņš bija ļoti koncentrējies. Paskaties, man izdevās, viņš priecīgi iesaucās, kad bija salocījis zeķi. Lielisks darbs, Jānis priecīgi aplaudēja un Bipa poga iepīkstējās ar laimīgu Bipu. Ar Jāņa un mammas palīdzību Bips iemācījās, ka katrai lietai ir sava vieta un ka noliekot mantas pareizajās vietās ir vieglāk sakārtot istabu. Kad viss bija tīrs, Jānis un Bips apsēdās pavisam priecīgi par savu darbu. Tu paveici lielisku darbu, Bip, Jānis teica un apskāva viņu. Bips iegulās savā lādēšanas vietā, savā mazajā gultiņā. Viņš paskatījās vēlreiz apkārt un pamanīja, ka zem gultas ir kaut kas palicis. Tā bija vienīga zeķe, kura vēl nebija nolikta savā vietā. Bet varbūt tā ir zeķes vieta zem gultas. Bips prātoja mazliet apmulsis.
Bet varbūt tas ir noslēpums, kur es varu atrisināt rīt. Ar priecīgu bipu viņš aizvēra acis, priecīgs par visiem saviem jaunajiem piedzīvojumiem un draugiem. Pirms viņš aizmiga, bips klusi sev apkārtoja. Ja kaut kas nesanāk ar pirmo reizi, es taču varu mēģināt atkal. Es esmu gudrs, es esmu stiprs, un viss, ko es daru, man labi izdodas. Un ar šiem vārdiem viņš ieslīdēja savos robotu sapņos.